Mums katram dzīvē pienāk tāds brīdis, kad saprotam, veselība ir vissvarīgākais, kas mums varētu būt. Arī man tāds brīdis pienāca. Bez tā mēs nevaram baudīt ne bērnu, ne mazbērnu smieklus, ne arī draugu tikšanos, ne gardu tejas tasi skaistā saulainā rītā. Mēs bieži dzīvē daudz esam piedzīvojuši, bet šodien es vēlos tev atgādināt, ka nekad nav par vēlu sākt rūpēties par sevi. Lai būtu vairāk enerģijas, labāka atmiņa, mierīgāks miegs, stiprāki kauli, kustīgāks locītavs, tas viss ir iespējams. Ja dodam ķermenim to, ko viņam vajag, un paņemam prom to, ko viņam nevajag. Pieņem lēmumu un sāc rīkoties. Dzīvs ūdens, pareizs sēdiens, šūnu barība, dabīga attīrīšanās un kustības. Mūsu šūnām ir jāpalīdz atjaunoties. Pats no sevis tas nenotiks. Tieši tāpat kā dārzā, mēs sagatavojam augsni, iesējam vai iestādam, aplaistam un augi mūs priecē. Vai tu pastāvīgi bieži jūties noguris, bieži sāp galva, locītavas, grūtāk koncentrēties? Tās nav vecuma pazīmes. Tas ir signāls, ka ķermenim vajadzīga palīdzība, un tu to vari sniegt. Es pati jau vairāk kā 20 gadus lietoju kompleksus dabīgus produktus, jeb bioloģiski aktīvās piedevas, kas palīdz attīrīt organismu, uzlabot gremošanu, stiprināt imunitāti, kaulu sistēmu. Un zini, es jūtos moža, enerģiska, aktīva un dzīvespriecīga. Un man ir ļoti svarīgi šo vēstījumu nodot arī tev. Kad biju jauna, es biju diezgan slimīga, bet tagad es aizēju vienreiz gadā pie ārsta, lai nodotu analīzes. Vai arī tu tā vēlies? Jo katrs gads, kas nodzīvots esot veselam, tā ir dāvana. Ja gribi saņemt padomus, ieteikumus, jo es esmu apgūs arī nutricioloģiju un suplementoloģiju pie Olgas Butakovas, pedagoģijas zinātņu doktoras, ārstes ar 40+ gadu pieredzi. Sazinies ar mani, un es ar prieku tev pastāstīšu, kā sākt vienkāršus, bet efektīgus soļus, lai uzlabotu savu veselību. Tava veselība ir tavās rokās. Sāc jau šodien. Jauku tev dienu!